Vingrinājums atliecieni izstāst šādi, atrodamies uz celīšiem, potīts locīta iztaisnota, kas ir svarīgi šajā vingrinājumā, lai visa vingrinājuma laikā, kad izpildam šo vingrinājumu, mums visu laiku taisna līnija no galvas vai no pleciņiem līdz ceļgaliem. Okay? Turam taisnu līniju, kustība ir ceļgala locītavā, mēs liecamies atpakaļ. Ja svāriņu turam rokās, tad piespiežam sev pie krūtīm, laižamies, atgriežamies sākuma punktā. Ja esam noliekšies pa tālu, jau sākam just, ka celīši atrojas no zemes, tas ir nedaudz par tālu. Kuri nelielās kļūdiņas, ko bieži vien izdara, liecoties atpakaļ, mēs sākam vairāk liekties ar pleciem atpakaļ, tātad izjaucot šo taisno līniju ķermenī. Vai sākam sēsties atpakaļ ar dibanu pa priekšu, ieliecoties arī gluži locītavā un atkal izjaucot to taisno līniju ķermenī. Tas ir ļoti svarīgi. Sākumā varam patestēt, lai no tā, ka izdaram pārāk daudz, aizliecamies pārāk tāli un jāatgriež sākuma punktā ir šādi. Tad labāk izdaram nedaudz mazāku rādiusu, bet lai varam noturēt taisnu līniju ķermenī un atgriezties atpakaļ sākuma punktā atkal ar taisnu ķermeni. Okay? Kas ir vēl svarīgi, šajā vingrinājumā ir diezgan liela slodze tieši ceļu locītavā. Tāpēc atliecoties atpakaļ ļoti nesteidzamies, nedaram ātras kustības, lēnām plūstošu kontrolētu kustību, atgriežos sākuma punktā.